tie atbildīgākie ir nevis bērni, vismaz nevis jaunieši, ja, kas tagad ir beiguši skolu. Mēs pēdējos 20 gadus, man liekas, skolās runājam par atkritumu šķirošanu, par aprits ekonomiski kaut kādiem jautājumiem. Ja. Tās vairāk ir sievietes 30, 40 gadu vecumā, ja, kas vismaz socioloģiskos pētījumos parāda gan kompetenci, gan arī saka, ka viņas dara visādi šīs šķirošanas, atkrituma mazināšanas lietas. Ja. Tie nav jaunieši 20 plus gadu vecumā, kas it kā ir tikko no skolas iznākuši. Mēs arī ar skolām esam diezgan daudz strādājuši, un tur mēs varam redzēt, ka jaunieši bieži vien viņiem tās izvēles ir maz, viņu ietekmes pašas ir maz, un viņi ir varbūt tādi ambiciozāki dažādās lietās. Un viņi saka, jā, viņi darīs to, bet, ja mēs paskatāmies, kas notiek tālāk, tad bieži vien beidzot skolu, sākot strādāt, veidojot ģimenes, viņi aizmirst, noliek otrajā plānā dažādas šīs vērtības, un citas lietas nāk priekšplānā. Ja? Mēs, man liekas, diezgan esam tādi spējīgi pārbīdīt dažādas šīs vērtību jautājumus un nolikt. Tas nenozīmē to, ka mēs aizmirstam to, ja, bet to, ko mēs skolā esam strādājuši. Un, protams, sabiedrība jau nav viengabalaina, ja mēs esam katrs savādāks.